Labdien, Ventspils! Labdien, Ventspils! Teikšu godīgi, Airi. Es domāju, ka šī nedēļa būs tāda, ka mums būs viena pārraide jāizlaiž, bet viņi mums nedod iespēju klusēt, slinkot, mums atkal ir ko teikt. Un daudz ko teikt. Jā, un diemžēl jāsāk ir tāda ne īpaši patīkama. Mēs tad nesen atpakaļ runājām par atvaļinājumu pabalstiem kungiem. Tidī, un atkal visiem ir naudas balvas, un naudas balvas par personiskā darba ieguldījumu. Ja? Jā, un tās balvas ir no 650 līdz 800 eiro. Jāsaka godīgi, ka tā ir mazliet mazāk nekā tas bija parasti pieņemts. Mēs esam budžetam iekonomējuši pāris tūkstoši. Ābelam, Gutmanim un Blumbergam 650, Vītoliņam 800, bet runa ir par faktu. Un šodien man bija Finanšu komitejā šis jautājums. Un es viņiem saku, tā ir vēsture, tā jau nevar, ja, un tā tas nenotiek. Jebkuram uzņēmējam ir jānopelna, ja mēs būtu izvirzījuši papildus mērķus. Ja cilvēki to sasniegt, mums pat nebūtu, mēs apstiprinātu arī lielākas algas. Piemēram, tikt vaļā no birokrātijas, no liekiem izdevumiem, atteikties varbūt no ventas balss, ja, pārskatīt savas funkcijas, varbūt kaut ko atdot privātajiem. Tad, jā, cilvēki būtu padarījuši, viņi saņem balvas. Tagad viņi saņem balvas, piemēram, Aigo Gutmans par to, ka viņš ir iesniedzis gadu pārskatu pašvaldības. Jā, redziet, kurjeru pakalpojumu arī kaut ko maksā. Blumbergs saņem par to, ka viņš ir piesaistījis kaut ko Ziemeļkurzemes, kaut kādas investīcijas, tāpat arī Vītoliņš, bet tas taču ir viņa darbs. Jā. Tas viss būtu, protams, ja tu esi uzņēmējs, tad tas, ja tu saņemi prēmiju, tas ir apsveicami, bet šī situācija, ka cilvēkiem tomēr Ventspilī ir pietiekoši grūti un vēl nodokļu maksātāju naudu tērēt šādām prēmijām, kas ir likumīgs, jo šāds atalgojums Ventspils domas izstrādātais atalgojuma fonds to pieļauj, bet tas ētiski nav. Bet paklausies, iedomājies, 9. aprīlī mēs apstiprinājām diviem kungiem to atvaļinājumu pabalstu. Tagad ir tajā pašā mēnesī jau ir kārtējā naudas balva, un tā turpināsies. Ja? Bet atceries, kad nesen atpakaļ, tas bija gan februārs, ja kāds, ka mēs runājam par to, ka pie mums nāca kā pie deputātiem, kad vajag akceptēt, lai palielinātu algas Olimpiskam centram Ventspils. Nav palielināts. Tagad izrādās, ka cilvēku vismaz visiem nav. Acīm redzot, kādam biezam slānim ir, bet darbiniekiem jau nav. Liepājnieku kungs, ko mums teica? Ka būs. Ka visiem būs. Jā, un arī tas pats arī attiecās uz Ventspils reisu. Bija solīts it kā palielināts darba algas jau no šī gada. Atalgojums nav palielināts, bet, kā mēs zinām, jau dažādas tur ir balvas saņemts, un tiem gan ir pašam valdes loceklim, priekšsēdētājam, tam gan ir liela vairāk tūkstošu prēmiju izmaksāt par pagājušo gadu, par ideāliem darba apstākļiem. Tāpatās mums ir ziņo, ka visu laiku mēs jau runājām par šo automašīnu Mercedes, kurš it kā nopirkts ir vienam no vadošajiem darbiniekiem. Viņš ir nopirkts, bet ka viņi tā izmanto. Veselu nedēļu viņš ir stāvējis noputējis, bet tagad kaut kāda kustība ar viņu notikuši. Mēs ziņosim, vai tiešām viņš tiek izmantots, kā mums Ventspils domas sēdē pateica, iedzīvotāju pārvadāšanai. Vai privāti. Un ņemot vērā, ka Ventspilī ļoti patīk šīs balvas, mums ir viens no skatītājiem izveidojis tādu balvu. Superbalvu. Te ir Ventspils gols tāds, un te ir mēs tā kā Ventspilnieki, un te ir tā vadība, kas varētu, un šī varētu kļūt. Un šī ir tā vadība. Jā, šī balva varētu kļūt par tā ceļojošo kausu tam, kam tiek izmaksāts no vadītājiem lielākās prēmijas. Tā kā mēs ieviešam, tas pie mums ir modē, prēmēt, tā mūsu specbalvu. Un šoreiz, kam ir lielākā prēmija? Vītoliņa kungs, apsveic, jūs esat ieguvējis. Tā kā šis ir tāds tā ir ceļojošā, jā. Viņi paliks pie mums, bet nomināciju mēs nosakām. Ceļojošā Vītoliņa kungs, sazinieties ar mani, es jums personiski pasniegšu šo skaisto balvi, kur viss ir attēlots, viss šīs mūsu Ventspils cikls. Gols, Teliņš, un jūs jau paši visi redziet, kā te viss notiek. Ja? Tā kā Vītoliņa kungs,
Paldies jums par labu darbu. Esat uzvarētājs. Jā, paldies jums, ka jūs darba laikā dariet savu darbu un par to saņemiet nodokļu maksātāju naudas balvu, kas ir likumīgi. Jā. Bet paklausies, tagad ļoti ir izskanējusi tā Rīgas siltuma epopēja, un tur skaidri un gaiši parādās viss tā bezkaunība, likumīgā korupcija, kā Kulbergs saka. Bet, Zinter, es te kā pa deputātu diezgan ilgi esmu, un es redzu, no kuriem kājas aug, un aug jau no mūsu pilsētas tas viss. Un sanāk tā, ka, lai pretinieki vinnētu, reizēm ir jānovelk līdz samam līmenim, ko arī, piemēram, Ventspilī un Latvijai caur zaļiem zemnieku savienību ir izdarījusi gadu gaitā ar vienotību un pārējiem koalīcijas partneriem. Un pie mums jau tas izšķērdības murgs, par to mēs nerunājam. Tad, kad prēmijas ir jāiedod, tad mēs it kā pa pārskatiem. Bet tad, kad cilvēki apzināti uztur šo izšķērdību, tur vajadzētu tā kā vilktu nost. Kā tev liekas? Protams, ja valsts kontrolas atzinums ir to, ka siltuma tarifs ir sakāpināts, tad es uzskatu personiski, ka mēs uzskatām ar Aivi, ka mūsu tarifs arī varētu būt zemāk un dzīvot uz nodokļu maksātāju naudu un pacelt visu laiku tikai tarifs, lai aizbāztu tukšo kasi. Tas nav tāds labs modelis pārvaldības, un kā mēs zinām, arī Ventspils mūsu siltumā tur dažādi ir piesūceņi, dēles ir piesūkušās, ka šo budžetu uztaisa tādu masīvāku un nesaprotamu. Man piemēram, viens Ventspils siltuma pratis, kurš labi orientējās siltuma apgādē un tarifos un aprēķinos, viņš teica, ka mums droši ir sadārdzināts siltuma tarifs par 10–15%. Tas viss varēja būt nost, un Vītoliņa kungs varētu par to parūpēties. Bet slimnīca, paklausies, Zinter, redz, ka pilsētā runā, ka šitas mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Jūras Lācis nodarbojās ar tā saucamām raganu medībām, ka čekojot darbinieka sociālo tīklu konts, skatās aktivitātes, dalot lojālajos, neitrālajos, mazāk lojālajos, bīstamajos, un šitā te notiekot. Kas tev par to ir sakāms? Es teikšu vienu, netērējiet savu laiku. Jūri Lāci. Jā, te nav nekādi padomju laiki. Te, ja būs kādas nelikumības un ja kaut ko mēs atradīsim, ka tās izsprāgs no tās vietas, kā korpusā. Mēs parūpēsimies, lai tā nenotiktu. Jā. Tā kā netērējiet savu laiku, bet dariet ar to, kas vajag. Tā ir taisnība. Un runājot par slimnīcu, nāca klajā. Atceries, kad es stāstīju, kad reizums mums ātrāk izraksta klientu, un tad klientu paša nogādāšana mājās, ja viņš nevar pārvietoties, ir uz klienta rēķina. Izrādās Rīgā tā neesot. Rīgā slimnīcas nogādājot savus cilvēkus. Tad Lāča kungs lūdzu par šo parūpējoties. Un tad vēl par slimnīcas tarifiem mēs esam Zinteru uzrakstījuši pieprasījumu Vītoliņam. Jā, pamatojumu, kāpēc šie tarifi lai iedod arī mums detalizēts atskaits un arī aprēķins. Mēs ne tikai esam unikāli šī ziņā kā Ventspils slimnīcā, bet arī Ventspils reisā mums ziņoja, ka darbinieki, ka viņiem, kā jau es teicu, nemaksā par tām stundām, ko viņš nebrauc. Respektīvi, viņš aizbrauc, piemēram, uz Ugāli, viņam ir 2 stundas jāpasēž autobusā, un par šīm stundām viņš it kā neskaitās kā darbā. Un tāda šī unikālā situācija ir tikai 2 autoparkos. Mums tā darbinieki stāsta, ka tā tas ir kā Talsu autoparkā, daļēji tiek atmaksāts un arī Ventspils. Tā kā, principā, jūs aiziet uz darbu, jūs tikai saņemiet algu par to, kad braucat, un solītās atalgojums, kā es teicu, pieaugums šī gadā nav, un vēl par šīm stundām, ko jūs pavadiet darba laikā, bet it kā neesat darba laikā, jūs nesaņemiet atalgojumu. Bet zini, kāda ir atšķirības starp Talsiem un Ventspils? Talsiem ir privāts kantors. Jā, tad tas jau Ventspils ir pašvaldība, un pašvaldība vēl šitā rīkojās tik nekorekti pret saviem darbiniekiem. Jā, tā tas notiek. Nesmuki. Jā. Kas tev vēl sakāms ar? Šodien mums bija skatījāmies jautājumu par 2. pamatskolas likteni. Kas tad? Interesanti tā, ka man tas mazliet šokēja. Tur bija saicināti gan vadītāji, 2. vidusskolas direktori. Es viņi ļoti labi visu argumentēju un darīju, bet es viņus cilvēciski saprotu, jo viņi cīnās par savu skolu.
bet to, ka Ventspilī ir jāslēdz šāda skola, un tas lēmums tomēr, kā man te stāstīja mums, ka tas esot kaut kur ministrijā vai kaut kur, bet izrādās, ka šādu lēmumu par šādām skolas slēgšanām ir jau Ventspils valstspilsētas attīstības programma 21. gadā līdz 2027. gadam, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domas 22. gada novembra lēmums par kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu un Ventspils valstspilsētas attīstības stratēģija 2024. līdz 2030. gadam. Tātad tas jau ir saulaicīgi plānots, ka mēs paliksim mazāk un ka Ventspilī šīs skolas būs jāslēdz. Un interesantākais tas, ka jau pašreiz ir 493 bērniņi mazāk un ka plānots ir 31. gadā vēl pieaug šis skaits. Un tiem skolotājiem, kas pašreiz strādā, ir kā solīts, ka viņi paliks darbā. Es domāju, ka tā tas būs. Bet iedomājies, kas pa plānu, ja? Nevis tu plāno, kā tu dzīvos, kā tu uzplauks, bet tu plāno, kā viss sagriezt. Tad, kad mēs runājam par to reemigrācijas plānu, par demogrāfiju, tad tur mēs neko nedaram. Ja? Bet kā, kungi un kundzes, kā tad tā? Varbūt vajag tomēr mainīt plānus un vajag būt daudz ambiciozākiem un investēt tajā, lai šie cilvēki nebrauc prom. Es biju šodien vienīgais, kas nobalsoja pret, jo man šie ieguvumi no šo skolu apvienošana tā īsti nav skaidrs. Un tāda skolas slēgšana, tas ir tāds signāls, un arī šis nosaukums Ventspils tehnoloģijas vidusskola. Vītoliņš ļoti labi pateica, ka ja mēs mainīsim šo nosaukumu, tad mēs kaut ko uzlabosim, bet man liekas, ka tomēr Aivi tas saturs ir svarīgākais. Un ja pašreiz viņi jau tas notiek, šīs apmācības dažādi matemātikas zinātnēs un visādās ID jomās, tad, principā, vai tagad tas galvenais būtu mainīt skolas nosaukumu, vai tas, principā, kaut ko mainīt? Zinte, bet tā ir tāda mētāšanās. Mēs jau runājam par otro vidusskolu, kas atrodas pie sporta infrastruktūras, kur varētu būt varbūt savādāks režīms, lai tur apvienot sportistus un tā. Mēs sekojam tādai tā kā modei. Kādreiz mums vajadzēja sportistus, tad mums kultūras darbinieks, tagad tehnoloģijas. Un mēs mētāmies arī ar izvietojumu. Prātīgāk jau tomēr būtu to konkrēto ēku fizisko veltīt tam, kas tur ir blakām, un varbūt to tehnoloģiju skatīties kaut kur citur. Bet viņi tā mētāsies, tāpēc, ka viņi skrien modē līdzi. Un vēl, mīļie vecāki, es vēl atceros, ka bija savākt 90 paraksts, lai šo skolu nelikvidētu. Tagad man tika paziņots, ka jau visi ir piekrituši, ka visi ir tā jau piekrīt, ka tā viss mainās. Es pa vidusskolu otro. Otro pamatskolu, ka visi piekrituši pāriet uz šo otro vidusskolu. Es tam neesmu pārliecināts. Es domāju, ka tā zinātne daudz ierobežos to skolnieku skaitu šinī, un tas principā ne viss grib būt tehnisko, tehnoloģisko dažādu nozaru pārstāvji. Un arī šis nosaukums, kāpēc tehnoloģijas vidusskola, kāpēc ne Ventspils tehniskā vidusskola, Ventspils inovāciju tehnoloģiju vidusskola. Vai Ventspils, piemēram, attīstības vidusskola, un tad mēs varētu tur salikt gan sportistus, gan pielikt varbūt savādāku darbu laiku, lai var savienot gan treniņus, gan visas tās nodarbības no rītiem, jo to tehnoloģiju jau var mācīties kaut kur, es nezinu, Vīziumā vai kā. Ja? Tā varētu būt kaut kāds, varbūt Ventspils attīstības. Un pašreiz ir tā, ka tur, cik tie skolnieki tur pāries uz šo skolu, arī nav īsti saprotams, un ieguldīt jau atkal ir Eiropas nauda, atkal primāri mēs dabūsim Eiropas naudu, vajag papildus ap 400,000, lai veiktu tur ģērbtos, vēl dažādas pārbūves, vajag tur naudu, bet svarīgākais tomēr mūsu bērniem ir saturs, nevis nosaukums. Jā, Dzinter, bet tagad ir vēl viena tēma. Tu zini, mēs atpakaļ pacēlām jautājumu par pansionātu. Tu zini, un mums bija taisnība. Ventspils panākt uzlabojumus var tikai atmaskojot tās nebūšanas. Jo kas izrādās? Mums teica, ka mēs melojot. Par kukaiņiem, par vidi, par to mazgāšanu cilvēku aprūpi. Bet izrādās, ka ir saņemts Latvijas Republikas tiesību sarga atzinums, un viņš ir vienkārši šokējošs. Un viss, ko mēs teicām, viss piepildās, jo tiesību sargs raksta, kad aicina Salgu rast iespēju nodrošināt remontu klientu istabās, koplietošanas sanitārās telpās, kuras sen nav remontēts.
Viņi atzīst, ka tikai 4. stāvs ir ok un ka tur ir labi. Ja? Tiesības sargs norāda, ka ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcijas saviem klientiem nodrošina patstāvīgu dzīvesvietu. Tādējādi nav pieļaujama situācija, ka atsevišķi klienti, kuru veselības stāvoklis vai citu iemeslu dēļ nav spējīgi iekārtot savus istabas personalizēt, mājīgi un vizuāli pievilcīgi dzīvo telpās, kas līdzinās ārstniecības iestāžu telpām. Mājīgums nav nodrošināts. Ja? Tad ir ļoti daudz lietas, pat atsaucās uz Eiropas komitejas spīdzināšanu, necilvēcisku vai pazemošanas rīcības vai sodu novēršanas savā rekomendācijas dalību valstīm. Ja? Pat uz to ir atsaukušies, ja, kad, lai norādītu, kas mums īsti nav. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams sniegt klientiem atbalstu sava dzīvuma istabu individualizēšanai. Tas nav tā kā visur nodrošināts. Jā, un tad ir pat smakām dzintari. Protams, tas ir konstatēta insektu klāta būtne. Ja, ir arī pateikts, ka esošā dezinfekcijas pasākuma nav efektīva, ka tas ir viss jāpārskata. Ir arī tas, ka ir pa labierīcībām, ka nav individuāli par to, ka, piemēram, vienā istabā dzīvo dažādi klienti, kad otram var traucēt, viņam blakām ir ļoti slims, ja, un ka tas nav pieļaujams. Un tad ir arī par to, ka cilvēku aprūpe, kad ir jābūt mazgāšanām vienreiz 7 dienās, un arī māti, nāgi un viss pārējais, un ka tas arī nav ievērots. Ja. Tā kā ir daudz lietas, kur pielikt. Šitas viss skaistums bija nonācis mums sociālajā komitejā. Un cerams, ka tiks beigās izveidots plāns, kur būs konkrēta rīcība, atbildīgās personas, paredzēts, ja nepieciešams investīcijas, tur, kur tas ir nepieciešams. Un gal galā viss šis, ko tiesības sargs ir uzrakstījis, tiks publicēts. Jā, es gribu teikt, ka es vienā ziņā esmu priecīgs, ka ir atsaukušās dažādas instances, pateicoties mūsu vēstulēm, rakstiem, un tiek veikt šīs pārbaudes, un ir cerība, ka tiks veikti arī uzlabojumi. Mēs nevaram apgalvot, ka netiek nekas tagad darīts, tagad intensīvi tiek mēģināt rast risinājumu. Tā ir mūsu, var teikt, uzvara. Tāpatās mēs arī atgādinām par Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, ka šīs apdrošināšanas iedzīvotājiem, tāpatās arī apdrošināšanas darbiniekiem, tāpatās arī municipālajai policijai atalgojums. Mēs vēl cīnāmies tagad par Ventspils reizes atalgojumu, mēs vēl cīnāmies arī par atalgojums, kur mēs runājam olimpiskajām centram, jo principā šie prēmijas un piemaksas pie dažādām pabalsti, ko saņem pašvaldības domas darbinieki, pierāda to, ka nauda ir. Kad īstenībā viņi saņem šās piemaksas negodīgi, jo viņi nav nodrošinājuši to, kas bija jānodrošina. Piemēram, man šitas uzkrita, ka, piemēram, kādam klientam 2025. gadā duša nodrošināta 3 reizes, roku un kāju nagu kopšana tikai 1 reizi, savukārt ar pilnu vai daļēju veļas maiņu jūnijā, tas pa vienu konkrēto mēnesi ieraksts nav vispār. Vēl vairākiem klientiem apģērba maiņa fiksēta 1-2 reizes mēnesī. Tad par ko mēs vispār runājam? Ja? Kas tur vispār notiek? Un es ceru, ka tas grūdienis, kas mums kopīgi ar jums un mums ar Dzintaru, visiem kopā mums izdevās, ja, kad būs maijā domē apstiprināts rīcības plāns, tā solīja, kur būs konkrēti atbildīgās personas. Jā, mīļie pansionāta darbinieki, arī direktori, kas ir pansionātā, ne jau jūs tā vaina, jūs jau ziniet tās problēmas un jūs jau dariet to, ko jūs variet. Bet jābūt ir atklāti. Jā, un šeit ir svarīgākais tas, ka tie, kas ir mūsu vadītāji domē, tad, ja viņi šo problēmu atrisināt, tad es
pats piekrist personiski vēl piemaksāt viņu prēmijai, lai tas beidzot būtu sakārtots. Bet par tām prēmijām, ko mēs tagad minam, kā kurjeru pakalpojumu aizvests, kaut kur ir kaut kāds pārskats. Bez tam kāds grāmatvedis ir iesniedzis, viņš ir parakstījis. Pats nav redzējis. Viņš ir parakstījis. Tas ir smieklīgi, un tas šajā momentā, kad Ventspilī ekonomika būtiski iet uz leju, tas nav pieņemami. Tā kā ir ko cilvēkiem, kur strādāt, un mūsu vadībā, piemēram, pašās beigās jānodrošina regulāri karstā ūdens padeve. Tad iedraudojas. Tur nav ūdens. Karstā ūdens. Un klientiem jābūt iespēja nomazgāties dušā vismaz 2 reizes nedēļā un biežāk. Tas jau arī maz. Ko mēs runājam, Zitē? Es atceros, ka 90. gados es mācījos akadēmijā, un mums tad bija problēmas, bet tik un tā mēs taču vismaz vienreiz nedēļā varēja studēt nomazgāties dušā. Tā ir sociālās komitejas vadītājs. Kas ir? Lemberkungs. Tad jau skaidrs, tas ir tāds padomju laika pieeja. Tad, ja tu vienreiz pa mēnesi nomazgājies, tas jau bija labi. Jā. Bet tagad gan mums ir jābeidz. Mēs gribam pateikt jums lielu paldies, ka jūs mūs skatieties. Mēs gribam pateikt, ka mēs esam apsteiguši visus Ventspils mēdījus, kam maksā naudu. Mēs to darām bez maksas. Tā kā Vents balss ir aiz mums. Arī Ventspils domē dažādi video ir zem mums, un tas viss ir pateicoties jums. Tikai mūsu popularitāte ir tieši saistīta ar jums, un mums pat nav svarīga mūsu popularitāte ar Aivi, bet tas, ka mēs spējam pastāstīt notiekošo Ventspilī ar vienkāršā tādā saprotamā cilvēciskā valodā. Bet ko es gribu pateikt? Vītoliņam mēs pat būtu gatavi piemaksāt vēl varbūt pat 1000 katru mēnesi, ja viņš tiktu vaļā no Ventas balss izšķērdības. No viena vietnieka. Viena izpildu direktora vietnieka. Ja viņš reorganizētu kādu nodaļu, ja viņš atteiktos no tām mašīnām, tad Vītoliņkungs, jūs taču būtu pelnījis. Bet ir jāstrādā, ir jāpierāda, ka tik tiešām mēs racionāli izmantojam nodokļu maksātāju naudu. Mēs viņu nevērstamies. Vītoliņkungs, jūs balvu jūs gaida. Jūs esat šī mēneša lielākais prēmijas saņēmējs. Apsveic. Apsveic. Visu nodokļu maksātāju vārdā. Paldies. Paldies. Atā.